Labdien, vīnmīļi! Atrodamies atkal vīna bārā Molto, lai apgāstu vai pierādītu kārtējo vīna mītu. Un šoreiz par visiem zināmo vīna mītu, par to, vai dzirkstošā vīna pudelē ievietota karotīte ilgāk saglabāt dzirkstīgumu šajā te vīnā. Šim nolūkam esam 24 stundas atpakaļ attaisījuši divus vīnus, pusi izlietojuši un katrā pudelē atstājuši pa pusē. Vienā ielikām karotīti, otru atstājām bez karotītes un abas divas ievietojām leduskapī. Un šodien pēc 24 stundām mēs pārbaudīsim, kas tad ar viņu īsti ir noticis. Vizuāli pudelē bez karotītes burbuļi ir diezgan daudz, tātad arī ir saglabājušies pudelē ar karotīti. Arī burbuļu ir gana daudz, bet vizuāli par to spriest īsti nevar, tāpēc pārbaudīsim pēc garšas, cik tur daudz burbuļu katrā no pudelēm ir saglabājušies. Pudelē, kurā karotītes nebija, burbuļi ir diezgan intensīvi un vīns ir pilnīgi noteikti dzerams. Pudelē ar karotīti burbuļi ir tieši tikpat daudz. Līdz ar to arī mēs pilnīgi noteikti pudelē šo te ievietoto karotīti nevaram saistīt ar dzirkstīgumu saglabāšanu. Un kā ir teicis kāds ļoti prominents cilvēks vīnu pasaulē, kurš ir pasaules slavens cilvēks, kad viņam tika uzdots jautājums, vai pudelē ievietota karotīte ilgāk saglabā dzirkstīgumu vīnā, viņš atbildēja ļoti vienkārši. Jā, un upes tek pret kalnu. Līdz ar to arī apstiprinot to, ka tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Der tikai atcerēties to, ka nozīme ir tam, kur jūs atstājat pudeli. Leduskapī vai ārpus leduskapī. Jo tieši zema temperatūra ir tā, kas samazina ogliskābās gāzes izdalīšanās intensitāti, un līdz ar to arī šie te burbuļi izdalās lēnāk. Tātad, rezumē ir viens. Ja neskāpēc ir sanācis neizdzert dzirkstošā vīna pudeli, kas pats par sevi nav labi, neatstājiet viņu ārpus leduskapī, ielieciet vienkārši leduskapī bez karotītes, tam nav nekādas nozīmes. Priekā!